visiem, labvakar! Beidzot esmu izrāvies uz vakara copīti ar plūdiņu, mērķa zils līnis un karūsa, kas no tā sanāks, nezinu. Līdz 4 metri bolonēze ar plūdiņu, marcipāns, līnis, karūsa, barība, ir kukurūza, ir saliekas 4. numurs un ir Baltijā. Jā. Ir saliekamais spainīts, kurā viss iejaukt, un ir, vai tikt pie ūdens klāt, šāda iekārta. Jā, ūdens iztecēja. Vienu vārdu sakot, tagad pamazām iekārtojos, laicīgi esmu klāt, pulkstens ir 6, līdz 7 ceru savest copes vietu kārtībā, bišķiņ kaut ko iebarot, nu un tad redzēs, kas no tā viss sanāks. Atradu tādu klusu vietiņu, redzēsim, te jau manīs. Smaržo labi. Sākšu tīri ar tārpu. Līņi pagaidām nav, bet ķerās tīri smuki ruduļi. Forši, zelta ziltiņi. Atkal zelta ziltiņa, bet forši, spēcīgas. Tātad pagājusi vairāk kā stunda, noķerti ir 3 tādi smuki ruduļi, vēl kaut kādi mazi rudulīši, vēl pāris ir aizgājis, neviena cita zivs pagaidām nav. Viss ir uz baltajiem tārpiem, uz slieku nav ne copītas pagaidām, un uz kukurūzu ar pagaidām. Uz kukurūzu bija viena copīta. Pastāstīšu par aprīkojumu. Izmantoju vieglu bolonēzes 4-metrīgo salmo makšķerīti, ļoti ērti, forši, viss patīk. 2 grami fiksēts plūdiņš, dziļums te nav liels, vienkārši slīdošais sviniņš, griezulīts, pavadiņa, un uz pašas pavadiņas arī varētu uzlikt mazu sviniņu, bet šodien te beigais vējš nav, kuras esmu nostājies, līdz ar to tā ēsni tāpat guļas grunts, līdz ar to nelieku papildus sviniņu. Tā tas par aprīkojumu, par vietas izvēli, viss jau ir aizaudzis, te, kur es copēju, ir liegums līdz jūlijam. Tāpēc, teiksim, nav tagad daudz vietu, kur pieiet, bet izvēlējos vietiņu, kur var pieiet, un izvēlējos copēt pirms leipenītēm. Tā ka viss notiek seklumā, cerība uz kaut kādu līni, protams, uz pašu vakaru, jo šodien vēl arī ir baigi saulains, bet, skatīsies, mēģinās. Kas labs aizgāja. Uz kukurūzu kaut kas labs aizgāja, nezinu, karūsa, līnis. Forši pretojās un uzreiz bija nost, kaut kādas dažas sekundes. Kur atkal uz kukurūzu kaut kas ir. Ir. viens kaut kas aizgāja,
Un tagad uz kukurūza smuka karūsa. Super! Esmu atbraucis Līņos, pagaidām ķerās tādi sportiski ruduļi. Viens kaut kas labs aizgāja un ir viena smuka karūsa. Bet pa to laiku gribēju pastāstīt par šādu foršu somu kasti. Ziemas kaste ar somu Norfin. Es šodien esmu ar riteni. Un īstenībā dara ne tikai ziemā uz ledus. Baigi forši ir paņemt līdzi uz copi, piemēram, ar pludiņu kaut kur pasēdēt. Un, ja gribās tā mobīlu, viņa ir pietiekami ietilpīga. Iekšā iet kaste, plasmas kaste, kurā var visu salikt. Te ir priekšā liela kabata, sānos liela kabata, te dubultā kabata. Apakša ir tāda, ka var likt arī mitrumā. Un rekur manu svaru arī mierīgi tur. Tā kā rekomendēju. Forša lieta, tā kā gribās tā mobila, visu var samest kastē. Piemēram, kā es šī gadījumā ar riteni uzmetu plecos un man ir viss līdzi un ir uz kā sēdēt. Baigi forši. Uz kukurūzu. Man te viena cope iet jau kādas 10 minūtes, apmēram. Kamerā gan jau pludiņu neredz, bet tur es vajag bišķi pavalkt, kaut kas pakustās, pavalkt. Tur uzlikts 4. numura tārps, slieka. Un kaut kas tur visu vajag notiek. Negribās par ātru arī izvilkt. Ja nu tur līnīts, kur atkal bišķi pavilka. Tagad iemetu uz tārpu. Visu laiku kaut kas tur tagad pa bišķiņam pavalk. Iespējams, ka beidzot ir mērķa zils, bet drīzāk man nervi neizturēs. Pulkstens ir bišķi pār 9. Baltos es vairāk nelieku, jo uzreiz ķerās maza rudulīši. Tagad mēģinu tikai uz kukurūzu un uz starpiem. Tāds starp rezumē ir tas, ka man ir kaut kādi 3 vai 4 smuki ruduļi. Ir viena laba zils aizgājusi un ir viena smuka karūsa. Un vēl visa vakara copīta priekšā. Tā doma ir, ka līdz kādiem 11. es mēģināšu nosēdēt. Redzēs, protams, kā tā ar to redzamību un vispārējo būs no šejienes vēl ārā jātiek. Bet ir forši. Sen ar pludiņu nebiju uz vakara copi bijis, vienkārši pasēdēt tādā čiliņā, putniņu čivina. Vakars fantastisks, ideāli, vienkārši forši. Uz kukurūzu, sportiskais ruduls. Odu šogad it kā nav daudz, bet pamazām uz vakaru sāk uzbrukt. Bišķiņi prasās aizsardzība. Turpinam gaidīt lielo.
Es jau domāju, beidzot līnis grūti nāca ārā, bet smuka zeltītā karūsa. Forši, un pirms tam kaut kas paliels arī aizgāja. Oi, forši tomēr ap plūdiņu arī ir. Plūdiņu makšķerēšana kaut kā sen bija pamesta novārtā, bet šogad jau sanāk laikam 4. reizi esmu raudas paķēris, vīķes esmu paķēris, vienreiz neko esmu paķēris. Un tagad vakara copītas formāts ir izdevies. Mērķa zivs bija līnis, līņa pagaidām nav, vēl gan bišķi laiciņš ir. Toties ir ļoti skaistas karūsas, bija smuki ruduļi. Kaivs ar šito vieglo kātiņu vilkt ārā šitās lielās karūsas, īstenībā ir forši. Uz vakaru sāku stārpu copēt, tā lielākā karūsa arī uz stārpu. Un tagad arī forši cope, bet nezinu, par ātri laikam piecirtu. Turpinu. Vēl viena smukulīte. Oi, copīte jau ir izdevusies. Es nezinu, forši. Tik sen nebija ar plūdiņu pasēdējis, labi, līnītes nav, bet ir ļoti smukas karūsas. Oi, super. Zuša kungs. Redz kā, izdevās arī pie zuša tikt. Jau sāk palikt tumšs, bet vēl bišķi pacīnīšos. Man vēl palicis viens stārps. Un tad vēl, protams, kukurūzi. Baltos nelikšu, arī būs jālaižās. Bet forši, cope jau ir izdevusies. Vienkārši super. Uz vakaru arī puicītes tika. Visi prom. Paldies par copi. Vakara copīte ar plūdiņu izdevās. Ļoti izbaudīju. Pie mērķa zivs netiku, bet no skaistas karūsas vēl vairākas aizgāja. Smuki ruduļi, foršs laiciņš, skaists vakars. Tiešām pasakaini. Izbaudīju. Par ētam ar plūdiņu tomēr arī vajag pasēdēt. Savs feelings tur ir. Čau, līdz nākamajai reizei. Atā visiem.